Nu, mēs esam atnākuši uz vienu no Buļmuižas akmens krāvuma senkapiem, kuriem, kā arheologi 60. gados secināja, varētu būt 3000 gadu. Tātad viņam raksturīgs ir šis te ārējais tāds zemes valnis. Tad ir akmens aplis. Akmeņiem izlikts šāds te aplis. Un jā, te arī valnī, arī ārējā valnī ir akmeņi gan. Šis ir tāds pamatīgi aizaudzis. Un iekšā savukārt mums ir jau paši abedījumi. Cik viņi te ir, es nebūšu speciālists spriest. Te var redzēt vairākus. Jā, lai viņiem te miers cilvēkiem. Jā, un iesim tad skatīties arī nākamo, bet tā kā jā, šādi te vēsturi var redzēt tepat netālu no Limbažiem, netālu arī no Paldežiem, un iesim skatīties nākamo, kas ir arī stipri līdzīgs. Un kamēr ir šāds te skaists pavasaris, kā jūs secināt, tas, man liekas, ir labs laiks arī iepazīt novadu vēsturi, Latvijas vēsturi. Redziet, te ir tāds interesants, ko es gribēju parādīt. Arī atsevišķi ārpus šī vaļņa. Tas kaut kāds akmens veidojums, un negribas ticēt, ka tas būtu kaut kāds vienkārši lauksaimniecības akmeņa atnesta tik dziļa mežā, tā kā ārpus tā lielā vaļņa vēl šāds te. Un tur jau tālumā aiz krūmiem var redzēt nākamo, ejam uz turieni. Jā, un te arī mūsu pusē ir nozīmīgs vēstures posms bijis arī 19. gada kauju kontekstā. Un te es iesēdīšos. Šī ir Pirmā pasaules kara ierakumi, kas te tika veidoti pirms jūnija kaujām. Nu, un te ir vēl viens savukārt šis te akmens krāvums. Arī ar šādu pašu matdeke. Šajā gadījumā no vienas puses it kā mazāk, bet laikam pat faktiski sanāk arī tas pats vidējs krāms ir mazāks, bet tas ārējais savukārt, nevar teikt, ir līdzīgs, jā. Un viņam pa perimetri, jā, iet arī šie te ierakumi, kas arī aizvijās tur diezgan tālu projām, viņi te tāda ierakumu schēma veidojās. Bet jā, šeit savukārt šajā te vietā vairs nevar redzēt tos iekšējos tieši abedījumus, tos kapu vietas, kapu kopas, ja. Bet jā, vismaz, kas saka, nojaust var. Jā, un tad ejam uz trešo vietiņu, pie kuras arī ir šī te informatīvā šilte. Te var redzēt, jā, tādā reliefā, cik jau zaļums nāk ārā. Jā, un pavasaris tiešām ir lielisks laiks, lai šīs vietas apskatītu, kamēr vēl nav zaļā masa kokiem. Un kamēr arī šī te saule, kas spīd cauri. Tā kā ejam uz trešo vietiņu. Tā, nu, šāds arī ir diezgan skaists un viegli pieejams ceļš, caur kuru šīm te vietām var atnākt. Nu, un te ir arī aizaugus un stipri pamesta informatīvā plāksne, kas tātad, ja mums saka, ka pirms 3000 gadu veci baltiešies Somijiem piedarošie abedījumi, kas atklāti 28. gadā ap 30 akmens krāvumu, kur augstums liezas līdz 2 metri, bet diametrs no 3 līdz 14. Jā, un šis ir tāda vietiņa, ko mēs te arī tā dažiem entuziastiem pagājušā gadā sakopām. Izzāģējām kokus, bet nākas secināt, ka ne pagājušajā vasarā, bet aizpagājušajā, nu jau jā, ka lazdas pa 2 nepilniem gadiem spēja izaugt, nu, treknu 5 metru augstumā. Jā, nu, tātad šī ir vēl viena
Šī te pamata kapu vieta. Tur arī var redzēt, ja tā pati kapu kopa atbilst arī tam cilvēka izmēram. Es jums varu pateikt, tā tur ir kaut kāda vairāk kā 2 metru garumā viņa tika veidot. Arī blakus ir vēl viena. Un te arī tā kapu kopa var skaidri redzēt ar tiem testiem akmeņiem izlikta. Un arī šeit arī tāpat ir tāds valnis apkārt. Te gan ir interesanti, ka tajā vienā vietā ir tāda valnim it kā ieeja, bet nu, tā nevar, protams, saprast, vai tas tā ir vai nav. Un arī šeit tas valnis diezgan paliels. Tas varētu būt tas 14 metru valnis. Tur mēs arī redzam briežu, gan pēdas, gan arī viņu atliekas, ko viņi ir atstājuši aiz sevis. Jā, tā kā šāda te interesanta vēstures liecība. Netālu no Limbažiem, 5 km, ne, drusku vairāk 6 km no Limbažiem ir atrodama, ja jūs braucat. Ir vērts apskatīt, jo tā ir mūsu vēstures sastāvdaļa. Mums nav Eģiptes piramīdas gan, tāpat kā Niagāras ūdenskritums. Un šajā gadījumā varbūt tas ir vairāk baudījums tādam prātam un dvēselei, varbūt mazāk acīm. Bet arī caur šīm te mazām lietām te daudz ko var iepazīt, uzzināt. Nu, jā, un savu vēsturi izzināt vienmēr ir svētīgi. Īpaši, ja tā ir tava novada vēsture un tuvākās apkārtnes vēsture. Un tālāk vēl gribu jums parādīt to nākamajā reizē vienu arī interesantu objektu, jo šis te kalns, kam arī ir tā lielāka vēsture, viņš aizvedīs mūs tālāk uz vēl pāris vietām, kur ir interesanti objekti, un tai skaitā arī viena rīksnieka nosaukts mēnesis templis. Bet nu, to es jums pastāstīšu nākamajā reizē, kad es līdz tam arī būšu aizgājis. Viss, pagaidām, tiekamies!